Un tad sākās Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valde. Jā, un te ir tā, kad jā, ir likums, kad nevar būt tādām slimnīcām vairāk kā 3 valdes locekļi. Līdz ar to mums bija 4. Gīļa kungs ir uzrakstījis tā kā iesniegumu, ka viņš vairs nepretendēs. Un tad sākās. Pēc būtības vajadzēja taisīt konkursu. Un to mēs arī rosinājām šodien, lai atrastu labākos valdes locekļus. Jo, kā zināms, tur ir ļoti daudz jautājumu, kā strādā esošā valde. Pirmais un būtiskākais ir tas, kad valdes priekšsēdētājs ir aizņemts citā darbvietā. Viņš ir arī padomes priekšsēdētājs, tas ir Stradiņu universitātē, kas nav pareizi un tie nav pilnībā savienojami amati. Otrs mums viens valdes loceklis ir gan Ilziņa kungs, gan galvenais ārsts, gan valdes loceklis un vēl strādā, nezinu kādās vietās, tas arī nav pareizi. Treškārt, tur ir valdes locekli no Talsas puses, kas ir ļoti ilgadēja, un galu galā tā visa rezultātā slimnīca ir veikusi pasūtījumu par ilgspējīgas slimnīcas un infrastruktūras attīstības plānu stratēģijas izstrādi un pieņēmusi darbā attīstības direktorē, kur ir tādas pašas funkcijas kā valdē. Ja? Tātad šeit valdes locekļi nepilda pilnvērtīgi to darbu, un tā vietā viņi dabū algot vēl cilvēku un algot un pasūtīt attīstības stratēģijas, kas būtu jāveic pašai valdē, kas mūsuprāt nav pareizi. Un tad bija vēl jautājums par nevajadzīgiem izdevumiem. Mēs tur norādījām, ka tur ir arī basketbola klubs tiek atbalstīts, ka Ventas balss tiek atbalstīts. Teiksim tā, izpildīts atkal mūsu domas politiskās vadības iegribas uz jūsu pacientu rēķinu. Mēs norādījām, ka nav normāla sadarbība ar visu iesaistītajām Ziemeļkurzemes pašvaldībām, jo mūsu slimnīca apkalpot mazāko daļu no Ventspils iedzīvotājiem, mazākā daļa no kopējās apkalpoto cilvēku skaita Ziemeļkurzemē. Un ka tas ir jāmaina, un norādījām, kad ir jāņem vērā arī pacientu izmaksas, tās, kuri pacients cieši maksājot par savu veselību, iet runa arī par transportu un tā tālāk. Un līdz šim tas tā arī nav bijis. Tā kā mēs tomēr uzstājām, ka ir pārāk ilgs laiks un jāveido šis konkurss. Jā, Baivs ļoti pareizi un īsi izstāstīja, ka šis konkurss ir jāveido, bet mums gribēja iepotēt kaut ko pavisam citu. Un vispār jāsaka, ka visi lepojās, ka Lāča kungs ir Rīgas Stradiņu universitātes padomes priekšsēdētājs. Šajā amatā viņš būdams parasts nevis padomes priekšsēdētājs, bet ir parasts ierīdnieks. Viņš saņēma 39,000, tagad viņš saņemš iespējams vairāk. Mūsu slimnīcā 24. gadā bija vairāk kā 80,000, atalgojuma pieaugums ir 22,93%. Es atvainojos, Ilziņa kungs, ka es jūs vairāk reizes nosaucu nepareizi, bet tā bija kļūda. Protams, bet viņa atalgojums tieši tas pats ir pieaudzis šajos gados, ir pa 19,29%. Iespējams, 25. gadā vēl tas ir lielāks. Un šis kungs arī strādā vēl veselības darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijā, kur ir saņem atalgojumu vairāk kā 30,000. Un tad īsti mēs nevaram saprast, vai tā ir tāda kaut kāda ceturdaļas slodze, un ņemot vērā to, ka slimnīca pāries uz 3 līmeņu slimnīcām, tur būs ļoti daudz darbs. Viņi apgalvoja, ka tas ir arī šeit, jāsaka arī Vītoliņa kungam, kas mēs varam runāt 2 reizes pa 5 minūtēm. Viņš man nepabrīdināja, ka 5 minūtes ir beigušās, viņš jau man sāk skaitīt nākošo minūti, es biju spiests izvilkt smago artilēriju ārā, es to īstenībā negribēju nemaz darīt, bet viņi mums gribēja apgalvot, ka rezultāts ir, ka tas ir ļoti pagodinājums, ka kāds darbinieks strādā citur, un neviena māsīņa, neviens cits var strādāt 2 darbvietās vienlaikus, un ņemot vērā šo lielo atalgojumu. Un tad, protams, uzreiz pieslēdzās arī Lemberga kungs. Viņam atkal Vītoliņa kungs vispār laiku neuzņēma. Viņš rāva kādas minūtes 15, man tā liekas. Viņam traucēja mani mati. Viņš sāka runāt
ne par lietu tā no sākuma galvu tā kā uz leju, un pēc tam sāk runāt, kā Aivim mati ir šķidri vai kaut kas. Tad par manām apakšbiksēm kaut ko, un tas viss aizgāja tādā lepurtrijā, un mēs nākošreiz arī lūdzam, lai tomēr mēs nodrošinātu ar alkometru, jo tā saruna kļūtu tāda destruktīva. Jā, bet runājot par visādām ierīcēm, tad pacēlās jautājums arī par Daudzes kungu, kurš ir ārsts, bija Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā, un to arī valde ir pieļāvusi, ka ilgstoši visa pilsēta zina, kad ir problēmas, ja? Un tās problēmas, diemžēl, var attiekties vistiešākā veidā uz klienti. Ja? Nu, šodien mums pateica, ka neesot darba attiecībās. Nu, skatīsimies, varbūt padodiet mums runas vai cilvēks, kurš nav ticis ar sevi galā, ir darba attiecībās un ārstē pacients, vai tomēr, vai nav, vai ir? Jā, nu slimnīcā ir, protams, diezgan daudz, kā jebkurā, protams, iestādē vienmēr ideāli nevar būt. Ir, protams, ir tās rindas, tur, protams, ir daudz tādas indikācijas, ka tomēr viens otrs no ievēlētās valdes īsti nav piemērots tam amatam. Un mēs tā tikai lūdzam to, kad izsludinām konkursu, varbūt tiešām mēs atradīsim, bet tur... Jā, bet tur jau paskaties, Blumberg kungs slavēja, kad redz attīstības direktora amatā. To, ko viņi pagājuši gadu izveidoja, ir Lemberg kundze, un ka viņi ļoti labi strādā, ka ļoti labi rezultāti. Nu, tad mēs nācam arī ar priekšnekumu, tad izsludinam konkursu, un tad uzvarēs labākais, un netaisam nevajadzīgs amats, jo tie pienākumi jau ir valdes loceklim. Mēs jau nosakām, ka mums vajag, piemēram, valdes loceklis, kas specializējās attīstībā, ka mums vajag valdes loceklis, kas specializējās varbūt medicīnas personālā, ja, ka mums vajag valdes loceklis, kas specializējās tur finansēs vai kaut kādās citās lietās. Ja. Bet, viņi to negrib. Acīm redzot, viņiem vajag cilvēki, ja, kuri ir vadāmi, jo viņiem ir nepieciešams no tās slimnīcas dabūt ārā kaut kādas politiskas dividendes, kaut vai tā paša Ventas balss, basketbola un dažādi amata atvēršanas veidā, ja, lai savējiem tikt kāds amats. Ja. Nu jā, kad tas galvenais jau bija tā, ka, protams, kāda ļoti liela daļa no finansējuma, ko saņem šī Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, aiziet par lietām, kas varbūt nav nemaz saistīts ar slimnīcu. Un tas attiecinās uzreiz, ja jūs visi atceraties, ko mēs izcīnījām šīs apdrošināšanas darbiniekiem. Un vēl pāris lietas tās gribēja viss noņemt nost, jo bija paredzēts kaut kādiem plāniem, kas varbūt nemaz nav tik svarīgs. Un tad, protams, es nedrīkst izrādās rādīt, ir tāda neliela iesnieguma no šiem kungiem, no Lāča un Ilziņa kungu par pieņemšanu darbā. Man jāsaka, ka man muta palika vaļā dažos teikumos 6 kļūdas. Un principā arī, piemēram, Lāča kungs oficiāli, ja mēs runājam, viņš saka pilnvaru termiņu, uz nākamo pilnvaru termiņu, viņš norāda, ka vēlās pieteikties nevis uz amatu, bet uz pilnvaru termiņu. Un tur vairāk Ilziņa kungam ir tāds stila kļūdas, bet arī 6 gabals. Pāris teikumos, tas man arī lika apšaubīts, bet tad es uzreiz tika nokaunināts, kad es gribu kādu pazemot. Es negribu pazemot, bet ja pāris teikumos kungiem, kam maksā ap 100 000 atalgojumu un nelielā tādā teikumos ir ielaist tik daudz kļūdas, tas nav labi. Es pat neskatījos. Bet šite noteikti jau nav stāsts par to, ka nemāk rakstīt. Stāsts ir par to, kāda ir attieksme. Un ka viss šitā, protams, ka viņi māk. Ka viss šitā dokumenta taisīšana, ja tā ir vienkārši formalitāte, ja? Un ja jau formalitāte, tad jau rakst, ko grib. Ja? Nu jā, ķep un gatavs, un tur, kas tur tā civīli notiek, un kas to es pārējos dokumentos. Un tā, diemžēl, ir arī attieksme. Domas attieksme formalitāte. Jā, mēs visi kļūdamies, mēs visi kādu WhatsAppā uzrakstam, bet tomēr, ja tu pretendē uz amatu 100 000 aptuveni atalgojumu, tad vajadzētu pacensties. Jā, tāda bija mūsu valdes sēde, vēl tur bija pāris jautājumi, bet tur viss ir ok, tur bija par kredītu norakstīšana, ātrāk dzēšana, pašvaldībai, kas ir apsveicama. Un tad bija arī es te mazliet tomēr piebildīšu, mūsu pašvaldībā ir 63 aizņēmumi, mums pašvaldības saistības uz 30.11.2025 ir 5,6. Jā,
procenti. Tā kā, principā, mēs gribējām uzzināt, cik ir kapitāla sabiedrībām un pašvaldības iestādēm, bet tur mums apgalvoja, ka tās ir atsevišķi viņas pašas, mēs neko nekas, un kur, bet tā kā tas būtu baigi atrauc. Jā, tas nav atrauc, un tas tā kā, principā, būtu tā. Jā, nākamā sēde būs tagad, kad viņi teica 5. februārī, izskatās, ka beidzot būs budžets. Tad skatīsimies. Jo sēde ir izsludināta 10 no rīta. Bet budžetu līdz šim brīdim neviens nav redzējis. Jā, principā tie, kas to veido, kaut ko tur gatavojas, es pieļauju domu, ka tajā 5. sēde ir 10 no rīta. Tas viss tiks ātri, tā kā lielgabali izšauts cauri, lai mēs neatrodam tās kļūdas, un mēs arī tehniski nevarēsim to izdarīt. Jā, un tāpēc jau Dzintars dāvināja to lāpstu, lai tomēr drusku atrok vaļā un parāda, kas tur ir noslēpts. Ja jūs nevariet, kur jums ir dāvana, jūs saņemsiet kā kompensāciju pamatot darbu un nav jāmok sev un cits. Bet vēl beidzamais teikums, es gribu apsveikt 2. pamatu skolu, tur ir aktīvi cilvēki ir savākti 91 balss par to, lai neslēgtu paraksts, lai neslēgtu šo skolu, un maleči, un tur ļoti kundze tāda aktīva, es nedrīkst nesaukšu jūsu vārdu, bet es tiešām priecājos, jo tā ir viena no pamatvērtībām izglītība, un ja mums ir kaut kur kāds, principā jums jāsaprot tā, ka slēdzot šo skolu, šī ēka jau paliks, šie komunālie maksājumi būs jāmaksā, skolotājs it kā pārcels uz otro vidusskolu, tur tās algas tāpat tiks samaksāts, tāpat būs sētnieki vajadzīgi, tā kā man īsti nav saprotams, kur tad tas ietaupījums rodās. Un līdz ar to praktiski īsti, ja grib kādu ietaupīt, tad izglītības pārvaldē, tur taču ir daudz ko ietaupīt, domē mums tur ir čupām, tā kā malāči cīnieties, un varbūt arī šo skolu mēs saglabāsim. Pašiem pa sevīm ir jāiestājās, tad arī viss notiks, un pilsēta plauks. Jā. Paldies jums! Paldies, Ventspils, līdz nākušai reizei!